Uzvaras parkā Jelgavā ar kaltiem un zāģiem rokās atkal rosās telnieki. Viņu uzdevums līdz nedēļas beigām 40 tonnas ledus pārvērst 26 mazās un 13 lielās skulptūrās, kas stāstīs par brīvību. Telniece no Krievijas ir pārliecināta, ka brīvību var sajust tikai izkāpjot no ierastā komforta līmeņa un tiecoties uz augšu. Līdzīgi domā arī bulgāriete no Ukrainas, kurai brīvība asociējas ar pieneņu pulku. Kad pieneņu pulka ir nobriedusi, tā aizlido. Tā ir brīvība. Lido, kur grib. Viņa nekam nav piesaistīta. Savukārt puišiem no Latvijas ir pavisam cits redzējums. Krists ir pārliecināts, ka īsta brīvība ir tikai bērnībā. Mēs zinām bērnības pienākumus, viņi praktiski ir nekādi, jo vecāki izdara visu, izsakārto istabu un reti, kuram bērnam nākās smagi strādāt. Mēs novērtējam to īsto brīvību tikai tā, ka pieaugam, un mēs saprotam, ka bērnībā mēs bijām patiesi brīvi. Šobrīd top sievietes lidojums, brīvības lidojums. Faktiski tas veltījums manai draudzenei, kas pat laban lido no Kolorādo uz Losandželosu. Ledus skulptūras šogad veido 26 telnieki no 12 valstīm, kas ir lielākais dalībnieku skaits 13 gadu ilgajā festivāla vēsturē. Paralēli ledus skulptūrām lietuviešu telnieks Andrijus Petkus un liepājnieks Ainārs Zinkniks no sniega veido 27 metrus garu sienu, kas būšot garākā visā Baltijā. Мы делаем сейчас с природой, как будто вот рождение. Mēs taisam brīvību no dabas tēliem, dzimšana, izdzīvošana, pārēju uz jaunu dzīvi. Kad uztaisīsim, tad viss arī būs skaidrs. Pirmo reizi ledus skulptūru festivālā būs arī ledus slitkalniņš ar 35 metrus garu nobrauktuvi, kuru varēs nevien aplūkot, bet arī iemēģināt. Ledus skulptūru parks apmeklētājiem tiks atvērts jau piektdien.